Viņam Putins pastāstīja, ka to var. Es dāmas atstātu uz brīvām kājām. Papīrs pārrakstīt, kas ir Mēs jau visādas gadījumus esam redzējuši pasaulē. Pastamies tepat višiņu. Tieši tā, kaimiņos viss kaut kas notiek. Zelenskim pateica, ka viņam nav kārtis uz rokām. Es nezinu, kāds Pokemon kārtis var būt. Tas, kā Trumps risina Ukrainas konfliktu 24 stundās jau kuro mēnesi. Tos 24 stundas baigi garās. Nē, bet kontroversāls temats. Ļoti, jā, bet, Esiet sveicināti, cienējamie skatītāji, 2. epizodē podkāstā ES Frekvence. Un šoreiz ar jums kopā būs Ernests Jānis Ellers no Eiropas parlamenta vēstnieku skolas, es Roberts arī no Eiropas parlamenta vēstnieku skolas un Ēriks, kurš nav no Eiropas parlamenta vēstnieku skolas. Un šoreiz mēs apspriedīsim tādus temats kā Putina un Trumpa attiecības, Trumpa tarifi un par šo visu vairāk. Tāpēc sākumā es jums, kungi, pajautāšu tādu lietu, kā vai jūs sakojat vispār līdzi šiem notikumiem, kas notiek pasaulē? Negribīgi. Nevar jau nesakot. Tā ir. Jā, es par to pašu visu tavu mūsdienās sociālās mēdījos, visu tavu sejā tu nevar nesakot. Un kas ir tās informācijas avot, no kā jūs uzņemat to vielu? Man ļoti patīk, vienkārši es esmu piesakojis Delfiem Instagramā, un tu vienkārši scrollo kaut kādu bildīts, un tad hopsā, atkal Trumps kaut ko pateica. Tieši tā. Tad puslīdz uztur sev tā, un tad, protams, pie vakariņām kādu panorāmu uzslēg. Panorāmu tomēr, jā. Sirdī vēl joprojām. Es nevaru izšķirties tā panorāmu un TV3. Tā kā TV3 reizēm liekas dinamiskāks. Panorāma atkal tādos baigajos rāmjos. Es nezinu, man kā jaunietim. Kā tev Ernest? Es arī pieskojos ziņu portāliem citreiz paziņojumu atnāk arī kaut ko Trumps, kaut ko traku izdarījis, nezinu. Karš Ukrainā, viss kaut kas tāds un tā principā sekoja līdzi. Ja jau mēs pieskāramies Trumpam un Putinam, tad kāds ir jūsu domas par šo divu kungu attiecībām? Jūs domājat, tas ir kaut kas uzspēlēts? Vai? Jau sačumojās izstāsts. Nē, jā, bet jūs domājat, tas kaut kā ietekmēs arī mūsu vai tīri? Vai tīri tas ir tikai cirks? Vai tīri tas ir cirks, ko viņi abi divi taisa? Jo pagaidām izstāsta, ka Trumps ir nedaudz vīlēs Putinā pēc tā, kad bija tas pamieris 24 stundām un Putins tāpat bombardēja, Viņi jau nevar sačakarēt attiecības īsti. Viņiem tas abiem ir izdevīgi. Rēķina Putinam vienkārši otrs lielvalsts čoms sarunā hokeja spēli, kaut ko vēl pļurks tur 2 stundas. Forši, ne. Bet, jebkurā gadījumā tas ietekmēs mūs. Tas nevar neietekmēt mūs. Kā jau mēs jau esam tādi ļoti Kaimiņi. Eiropiņā maziņi. Un tad viņi tur kaut ko spriež, skaidrs, ka tas sitīs pa mums šā vai tā, labi vai slikti. Visticamāk, ka nelabi. Kā tu domā? Pa Trumpu es domāju, viņš vienkārši gribēja atnākt, tā teikt, ar sprādzienu, jo 4 gadus viņš kaut ko tur visu laiku runā pa būšu prezidents, atnākšu visu salbošu. Manuprāt, viņš atnāca un šovu gribēja uztaisīt vienkārši. Nē, bet tagad redzējāt, viņš jau tēmē tā kā runā par trešo termiņu? Jā. Es domāju, ka nepieļaus Amerikas iedzīvotāji. Tu domā, viņi Tu redzēji, kas notika tikko Ņujorkā? Kādas protesta akcijas bija? Nē, neredzēju. Pa visu Times Square, pa to visu, es nezinu, kā sauc to garo ielu. Bija tā kā 100,000 cilvēki bija sagājuši protesta akcijā. Labi, bet paņem tos 100,000 pret visu iedzīvotāju skaitu Amerikā. Un ļoti daudzi tādos reģionos atbalsta Trumpu, jo varbūt cilvēki nav tik ļoti educēti, vēl kaut ko, un tad viņiem pasaka, kad vairs pastumsim to foršo demokrātiju malā, geju nebūs. Un mums atkal būs daudz naudas. Viņam tās, nauda man patīk, geji man nepatīk, un tad viss ir bumbās. Bet pēc šīm arī attiecībām ar Kanādu, kā viņas teikt ir saspīlētas, es domāju, ka tur nekas labs nebūs.
Nu, tu domā, Cilvēki tāpat. Kādam, kas dzīvo savā rančo, audzē savus buļļus, viņam baigi čakarē? Jā, protams, viņam jau viņš to gaļu tomēr droši vien arī eksportē arī uz Kanādu. Nu, varbūt viņam nekas baigi nemainīsies. Nu, es nezinu. Nu, man liekas, ka tāpat viņam būs diezgan daudz atbalstītāju. Bet rēcīgais man likās tajā 3. termiņā, tas, kad viņš juridiski nevar kandidēt uz to 3. termiņu. Jo tur pat nav pēc kārtas. Tur ir vienkārši viens cilvēks nevar kandidēt 2 reizes uz prezidenta amatu. Bet tagad jau viņi ir izdomājuši prikolu, ka izmainīs likums. Nē, tas ir pirmais. Viņam Putins pastāstīja, ka to var. Sveiks, Trump! Kad tas J.D. Vance varētu kandidēt, viņš būtu viņa viceprezidents. Un tad J.D. Vance viņu ievēl, un tad viņš pasaka, ka tu klausies, es tomēr negribu. Un tad automātiski Trumps. Sistēma ir izdomāta. Bet tur arī tāds 50-50, un kad vēl prezidentu, tur jau arī viceprezidenti ievēl. Es domāju, ja viņš baigi gribēs, viņš atradīs. Kāds tev skatījums uz šo visu? Manuprāt, tas galvenais viņa punkts bija tas, ka pirmajā termijā viņš to baigo pasaules mieru izveidoja. Tur Krievijā nebija karš, nebija tur karš, vispār nebija kari. Manuprāt, cilvēks to arī vairāk skatījās. Skatījās tam to saspringtumu pasaulē. Un, manuprāt, negribēja, lai baigi ir tas karš, ievēlēja to Trumpu. Un tagad, es nezinu, kā tur 3. termiņu nevar, ja? Pēc papīriem nē. Bet var jau vienmēr to. Var jau papīrs pārrakstīt, kas ir. Mēs jau visādas gadījumus esam redzējuši pasaulē. Pastamies tepat bišķiņi. Tieši tā, kaimiņos viss kaut kas notiek. Bet, kaut kā tā, jā. Bez smieklēm uz šito nevar skatīties savādāk. Bet skatītājiem arī jāspējās. Jā. Bez kāda kā šis ir tikai mūsu viedoklis un noteikti nevadieties pēc tā. Mēs šeit tīri tikai apspriežam un paužam mūsu viedokli skatījumā uz šīm visām situācijām. Jā. Mēs pieķērāmies Trumpam, Putinam un tad varētu varbūt iziet tiem notikumiem cauri. Sākās viss ar to, ka Trumps gribēja pirkt Grenlandu. Kā jūs domājat, tas bija kāds gājiens? Viņš to gribēja vienkārši iegūt savu vairāk visu, izpaust sevi, vai viņš tiešām grib iegādāties Grenlandi? Un kā jūs domājat, kā tas pārvērstos, ja viņš tiešām uzreiz būtu iegādājies Grenlandi? Es domāju, ka tas ir ļoti, kad sākās vispār visas šīs sarunas par Grenlandi, par Kanādu, tā. Man uzreiz lika vilku paralēles ar mūsu kaimiņu un Trumpa čomu. Domāju, visi saprota, par ko mēs runājam. Ar Krimu, kad savā laikā viņam ļoti, ļoti viņu vajadzēja, un tad viņi tur arī no sākuma bīdīja tā diezgan diplomātiski. Un tad, kad saprata, ka, klausies, var arī šitā pamēģināt. Tad arī mauc. Man arī bija šī baila, ka šeit arī varētu tas atkārtoties. Un tad tas varētu novest pie ļoti. Bet skaties, NATO alianses valsts ir Amerika un Dānija, bet Krievija un Krima jau nav. Un šoreiz notika tas, kad NATO iekšēnē tas konflikts, un tādēļ tas, man liekas, arī pievērst tik lielu ažiotāžu. Tur bija prikals ar to, kad NATO ir tas protokols, ka sāksies burzmiņš, ja uzbruks 3. valsts NATO dalību valstī, un tad visi tā kā. Bet baigi nebija atrunāts, kas notiek, ja viena no NATO valstīm to dara. Tas arī tā inčīgi. Bet nebija gaidījuši tādu situāciju starp konfliktu. Manuprāt, tas Trumps īsti neuzskata, ka Grenlanda ir daļa no Dānijas, jo viņi ir diezgan tālu no Dānijas tur salīdzinoši. Viņš arī grib to zemi sev. Es īsti nezinu, kāpēc. Tad jau pēc tās loģikas, ka arī nav Amerika. Nekas, bet ir viņi. Tur jau prikals, kaut kādu vairāk kontroli par okeānu. To var izskaidrot. Tur jau Krievijai arī to Krimu vajadzēja, jo tā Melnā jūra un šeit. Jā, tuvāk Eiropai, tuvāk Krievijai, tā Grenlanda tur bāzes attaisīt, bet
Nē, citu iemesls baigi neredz. Tur ledus klusis. Nu, labi, kā jums patika tas, kā Trumps risina Ukrainas konfliktu 24 stundās jau kuro mēnesi? Tos 24 stundas baigi garās. Nē, bet viņš jau nepateica, ka tas būs vienā dienā. Nu, ķipa 24 stundas, bet reku 1 stundu, viens statements bija, pēc tam 2 stundas parunāja Putinu, tad atkal mēnesi aizbrauc golfu paspēlēt. Nu, un šā vēl pievērsīsies, normāli sakrāsies. Jā, un tad atbrauc Zelenskis un paprasa, kur tev uzaugs. Tā viņi izdzen ārā. Bet tas jau nekas, ka Čērčils 2. pasaules kara laikā arī brauca uz Ameriku un viņam nebija uzaugs, bet viņi tāpat uzņēma. Nu, vajadzēja taču piekasīties. Citu laiku vai kaut ko piekasīties. Jā, es domāju... Kas tur tagad vispār notiek? Viņi parakstīja to līgumu par tiem metāliem vai neparakstīja? Es nesaprotu. Manuprāt, Ukrainā atcēla viņi vienkārši, vai arī es izsnācu uz personīgi. Viņi kaut ko viņi tur sāk atkal bīdīt uz priekšu, tad atkal, viņam bija tā saruna, kur, tā slavenā saruna, kur Zelenskis pateica, ka viņam nav kārtis uz rokām. Es nezinu, kādas Pokemon kārtis var būt, bet tad viņi sastrīdējās savā starpā un tad pateica, ka nebūs nekas. Un tad atkal kaut kādu laiku vēlāk, tad Zelenskis esot viņam atvainojies, un tad atkal viņi ir draugi, atkal tiks pie tiem metāliem. Viņš laikam beidzot pateica paldies Amerikai. Jā. Viņam to arī pārmet. Par tiem metāliem es dzirdēju kaut ko Ķīna, viņam arī ir riktīgi tie retie metāli, viņi atcēla eksportus, manuprāt, uz Ameriku vai vispār uz tiem metāliem riktīgi. Pēc tur arī kaut kas. Putins jau arī piedāvāja, viņš arī jau teica Trumpam, ka mums arī ir tie metāli, tie izrakteņi dārgie. Lai viņš tā kā neraksta ar Ukrainu to līgumu, bet gan ar Ameriku. Tagad jau viņi baigi padrāt. Es nezinu, Putins tagad vispār maliņā. Tad sajūta, ka viņš jau tā kā, labi, davai, Džeki, davai. Viņš draudziņu atrada, beidzot ir atrada draudziņš. Hokeju paspēlēt. Hokeju paspēlēt ar Mēs te jau nedaudz pieskārāmies Ķīnai. Tagad pēdējās dienās tās Ķīnas tarifi, kā jūs domājat, kas būs, kas mainīsies pēc tās 90 dienu pauzes? Kaut kas notiks, kaut kas ne? Smieklīgi, es nezinu. Tas viss tarifi, žēl, ka nesekoja līdzi, bet, iedomājies, kā tur piķu varēja pacelt. Varēja, es dzirdēju, ka iPhones ar 4 lidmašīnām kaut kāds miljonus iPhones tikai atved. Jā. Un tas nebija kargo tā kā lidmašīnas, tas bija vienkārši parastie boji. Jā? Jā. To nezināju. Bet, var jau būt tā, ka tas jau arī savā ziņā bija kaut kas sarunāts prikols, lai vienkārši viņi čomi paliktu naudīgāki. Es esmu dzirdējis tādu. Vienkārši Trumpa šovs atkal, ka uz Trumpa administrācija vienkārši saliek tos tarifus, un tad pēkšņi viņus atņem, tā kā pauzi kaut kādu uztais. Arī šovs. Es domāju, tas kaut kā ietekmēs Eiropas Savienību un mūsu, kā Latviju. Tagad jau bija kaut kādas sarunas, ka Eiropas Savienība arī plāno kaut kādas maksājuma sistēmas savas taisīt, arī paiet no tiem labumiem, ko dot pārējā pasaule. Forši jau būs, ja mēs paliksim neatkarīgāki, bet cik ātrā laika sprīdī tas tiks paveikts. Tas nav viens dienas jautājums. Reku, Krievija arī gribēja jaunu maksājumu sistēmu maukt, un tad vienkārši tu šito man bija stāstījis, vai ne? Ka viņiem bija tas BRICS, un viņi gribēja valūtu, kas konkrēti ar dolāru. Tu nekas nesanāca. Nē, un tad viņi tā kā gribēja taisīt to maksājumu sistēmu, bet rēcīgākais tajā visā, ka tajā fórumā visi maksāja skaidrā naudā. Jā. Jo vienkārši Putins saprata, ka monopolijas ir vērtāks kā rublis. Jā, interesanti. Kaut kas pret Ķīnu jau atcēla, pret pārējām valstīm. Tur kā bija? Uzliktos tarifus un tāpēc tam atcēla? Manuprāt, viņi atcēla uz 10 vai 20% kaut kur uz tām 90 dienām. Tad, vai Ķīnai bija atsevišķi, es neatceros. Tur bija tā, ka
tos tarifus atcēla gan arī visām valstīm, izņemot tās, kuras bija kā atbildi paaugstinājuši savējos tarifus. Ķīna, cik tur 84% vispār pacēla. Nu, Viņi plānoja vēl arī augstāk. Tur. Un tad vēl Amerika bija atpakaļ pacēla. Nu, es nezinu, kas tur būs. Nu, Katrā ziņā dzīvosim, redzēsim. Dzīvosim, redzēsim, bet katrā ziņā jāatcerās, ka šis nav forši, bet varbūt labāk, kad visi šitie konflikti starp valstīm paliek ekonomiskajā ziņā, nevis, vienmēr jau var raķeta aizsūtīt, kas te viņiem. Atpakaļ nekad nepaņems. Tā kā, priecājamies, ka vismaz šitā, Runājot par raķetēm, kā jūs domājat, tas ir kaut kādā ziņā noteicoši, ka mēs esam ļoti armijas infrastruktūras un visādā citā ziņā ļoti atkarīgi no Amerikas valstīm. Mums vajadzētu izdomāt kaut kādas jaunas valstis, ar kurām sadarboties, tās pašas Skandināvu valstis, vajadzētu noteikti ar tām veidot ciešākas attiecības. Mēs jau tur neko nevaram noteikt bez Eiropas Savienības. Mums jau tās naudas tāpat nav. Jā, bet latviešu politiķiem, tiem, kas ir Eiropas parlamentā, kaut vai ievēlēt, vajadzētu vēl vairāk, jo ir dzirdēts, ka viņi jau runā ar Skandināvu valstīm, bet noteikti vajadzētu vēl vairāk, vēl aktīvāk. Mēs jau no Zviedrijas nesen tās pretgaisa sistēmas nopirkām kāds 180 miljonu līgums. Mēs jau regulāri tikai 26. gadā, kad... Tur viss baigi ilgi piegāda, tur baigi vēl viss. Mēs regulāri visu kaut ko esam iepriekš. Mēs izstājāmies no tās Ottavas konvencijas, vai? Jā. Esam, tam kājnieku mīnā. Reku saliks, vismaz kaut kas, cik tas kaut ko līdzēs. Bet es domāju, ka 21. gadsimtā ir jēdzīgāk iegādāties dronus vai kaut ko tādu, nevis dronus mēs jau taisam, sūtam uz Ukrainu. Sūtam, bet mums vajadzētu pašiem sev radīt. Pašiem kaut ko vajadzētu. Dod Dievs, ka nenoderēs. Nenoderēs, jā, bet tas jau ir vislabākā taktika. Gatavojies. Labāk gatavoties. Jā, esi gatavs. Trakāk. Tas jau atkal, veicina kaut kādu saspringtumu. Atkal tam pašam Putinam būs, ko jūs tur izvietojat savā... Mums jau nevajag neko izvietot, mēs jau varam vienkārši saražot un glabāt noliktavā. Nevienam neteikt? Nē, nevienam neteikt, 21. gadsimtā tas ir baigi grūti kaut ko nevienam neteikt. Bet kaut vai ražot, bet neviens jau neliek tos dronus nolikt pie robežas un tagad būt gatavībā viņus laist kurā brīdī. Uztaisīt kaut kādu noliktavu, nezinu, kaut ko. Es ticu, ka mums un glabā. Kaut kas mums ir. 2 droni, kaut kas. Reku, tūlīt mums vēl būs kaudze šitiem bijušiem dienestām. Tā kā... Cilvēkiem? Jā, kas izlaist cauri un būs gatavi, reku arī kaut kādu cilvēku pulksnes nelīgi. Aizsardzības dienas arī tur. Cilvēki ir, bet vairāk to ekipējumu vajadzētu. Tos bruņātās mašīnas viss. Visi jau atdurās par to, ka mums piķis nav. Jā, paši jau var kaut ko sākam ražot, kaut ko bišķiņi eksportējam, tās patrijas tur, visu kaut ko, bet... Arī mēs ražojam tās... Viss notiek daudz par lēnu. Jā, tās mašīnas, kurām nekāds bruņojums, tagad viņas beigā ātrās, bet, cik viņas ļoti karā noderēs. Un vēl Mārpēt, esam Unity taisīja... Tas skūteris? Nē. Viņi taisīja lodes, bet tur Mārpes pašvaldība kaut ko tur... Jā, liks šķērs, jo viņiem tās telpas plānā nebija klasificētas nekā palīga telpas, ofisa telpas. Tur bija vienkārši tikai ražošanas telpas, laikam jūs pareizi. Mēs paši apstādinām savu ražošanu. Tur vajadzēja izbūvēt, man liekas, tikai vienu kaut kādu koridoru. Kā birokrātija. Jā, Latvijā ir daudz. Cik varam attīstīties, ja mēs paši sevi turam atpakaļ bišķi. Tu jau pieskāries iepriekš obligātajiem dienestam, kā jūs domājat, kungi? Tas ir noderīgi, tas ir... Kā es domāju, tas ir, kā saka, ka tu esi 1 gadu vienkārši no savas dzīves kaut kur pakāsis vai tam ir kaut kāda ieguvuma? Atšķirībā, kā kurš skatās. Tur. Kā tu skaties? Var iegūt, ja tu esi kādā, sporta veidā, koledžā kaut kur, tad, ja es dzirdēju no koledžas, tev var izvilkt un vienkārši ielikt iekšā. Un gadā tu vari to disciplīnu uzskačāt sev fizisko, tev būs dažādas prasmes, vienkārši tu kā cilvēks paliksi spēcīgāks, disciplinētāks, bet tajā pašā
Tur ir savu gadu no dzīves tā nočakarē. Ne, ir vieta abiem viedokļiem. Nu, ir, jā, jo tur. pirms tam es biju ļoti nostādījis sevi, ka nē, kas tas ir. Man ir pietiekami daudz lietas, ko darīt, lai gadu kaut kur pakāstu. Bet, pirmkārt, mēs mainamies, pasaule mainās, un tad tu vairāk sāc domāt, cik ļoti tas būtu noderīgi, un laikam tas, atbildot uz jautājumu, tas būtu noderīgi. Ja kaut kas sākas, tad man pašam kaut kā laikam sirdsapziņa neļautu sēdēt maliņā. Un ja tu tajā laikā vēl esi kaut kam gatavs, kaut kādas priekšzināšanas, super. Bet par tā gada pakāšanu tas jau arī kaut ko rēķina. Mēs jau visi tādi jaunieši esam tendēti uz kaut kādu karjeru un dzīves labiekārtošanu, un ja tev tagad izrauj no tā visu un rēķina, es nezinu, kā ir, bet laikam tu no gada vispār esi pazudis no kaut kādas dzīves. Bet arī, es nezinu, es baigi daudz neesmu runājis ar tiem cilvēkiem, kas ir atgriezušies, un bija vienīgais braucu vienu vakaru no darba, kaut vasarā, un tad tādi kunga prātā piesēdās man blakus autobusā un stāstīja, ka tu jau nepadomā, ka mēs kaut kādā sliktiem, mēs vienkārši tikko no dienas atgriezās. Bet tāda ļoti dzīvespriecīgi izskatījās. Tā kā Hektora Pudela arī. Bet tu iepriekš teici, ka jaunieši tendētu uz karjeru un vispārējā. Tu neesi pasties no tādas prizmas, kad to visu var darīt paralēli. Tu esi tavu gadu, bet tev, ja es pareizi saprotu, tad tev brīvdienas, tu esi mājās, tev par to ir, jā. Tur arī ir kuri tev ir tikai 11 mēneši, tev ir mēnesis, vesels mēnesis no tā gada mājās tu esi. Jā, un tev vēl samaksās naudu par to. Tas nav tā kā kādreiz, kad tu vienkārši gāji un to nekas no tā nav. Šoreiz tev jau ir kaut kas un tu vari kaut ko nedaudz iekrāt, lai tev pēc tā gada būtu vieglāks tas atspēriens solis. Jā, arī var iet brīvprātīgi un tev cik tur divreiz vairāk maksā, tur 600 eiro mēnesi un tad beigās tā maksa bija, tā vienreizējā beigās tev kādu 1000 vai kaut kas tur piemaksā. Kaut kādas 8 pakas sanāk. Bet tur arī pa tām izglītību karjeru beigās jau tev visas tur apstiprinātās skolas, augstskolas tev jau ir apmaksātas, tu jau var iet. Jā, bet tās jau ir tikai valsts skolas. Jā, tur arī varbūt kāda, kas tev nepatīk kaut ko. Bet tur bija arī variants 5 gadus zemesardzē, kaut ko tur pa brīvdienām, kaut kas tur bija tur. Tas ir... Tā ir zemesardze, tas nav valsts aizsardzības dienas. Bet tev tā ir bija opcija. Ok, bet tas tev arī diezgan sagatavo visu. Jā, protams, jā, tu jau tad tu izvēlies, kā es redzu, tagad, dod Dievs, absolvēsim skolu, un tad jāskatās, cik raiti viss iet ar savām ģēlām, ja tiešām ir tā, ka es skatos un neredzu savu vietu izrauties no tā uz gadu, tad es iešu zemesardzes ceļu, 5 gadi. Bet tas arī ir tāds 50-50, jo tas, kā es šobrīd redzu savu ceļu, ka man tas darbs būs diezgan fleksibls un es varētu arī to darīt nepiesiets lokācijai. Respektīvi, aizbraukt kaut kur vienā valstī, padzīvot, paceļot 2., 3., 4. Bet, ja man ir zemesardze, tad man ir jāierodās, cik tur bija 2 dienas mēnesī. Uz apmācībām. Bet tās ir arī tas ir minimālais. Nē, apmaksātas, bet tu paskat, cik tur apmaksā? Kaut kāds 40 eiro, man liekas, bija. Bet pārliec to uz lidmašīnas biļetēm. Tas ir pusdienas aiziet pāri. Bet skaties, tu vari pēc 12. klases, pabeidzot, tu vari aiziet uz profesionālo dienestu. Būt kā profesionāls karavīrs, ka tev tas ir tā kā, katru dienu te uz to kā uz darbu. Piesakies tur, pēc pusgada aizēji projām. Saproti, tev nepatīk dzīvē cita aicinājuma. Un visi tev jau vairs iesaukt nevarēs, jo tu uzreiz skaities kā rezervists. Atvinās. Un tev jau vairs nekur nevar iesaukt. Bet jāskatās, ka viņi arī tos noteikumus nesāk grozīt. Jā, tev vienīgais tas, ka tev
Ir obligāti jāaiziet tā pamata apmācība, kas ir 3 mēneši. Tas arī sanāk, ka pat 11 mēnešus drīzāk, vai ne? Nu kā tu izēji pamata apmācību, pēc tam, piemēram, mēnesi 2 aizēji tur, tev 5 mēneši sanāk, un pēc tam tu saproti, ka nav mans aicinājums, un viss aizēji projām. Bet jāskarās, ka viņi sāks to pamanīt un sāks kaut ko grozīt. Bet ko viņi var grozīt? Cilvēkam jau dzīves laikā var būt dažādas izvēles, dažādas domas. Vienu dienu es gribu būt karavīrs, nākamajā dienā tas, ko var izdarīt, vienkārši tevi nefiksēt pēc tam rezervistos. Bet ar tevi var iesaukt, ja neesi iefiksēts. Bet arī no tām pašām citām valstīm, ko tu tur pieminēji, var arī tevi izvilkt no turienes un viss. Ir arī cilvēki, kas var ņemt to gadu, tā kā pēc vidusskolas, kā viņi nezin, ko darīt, viņi nezin. Viņi var to paņemt kā apmaksāto pauzi, kaut ko jēdzīgu padarīt, un tad arī izdomāt to laiku. Tas ir ļoti labi, bet ne visiem tas strādā. Un rēķini, ja tu aizbrauc kaut kur citur, padarboties, kaut ko padarīt, un tevi iesauc, tad tur ir tās 50-50, tu vai tu brauc dienēt, vai tu vienkārši nogriez savu atgriešanās iespējas, jo tur jau arī, es nezinu, kā Latvijas likumdošanā šobrīd ar to ir, cik strikti, bet līdz pat krimināla atbildībai man šķiet tur var aiziet, un tad tu skaties. Sēdi cietumā vai aizēji, kaut ko padari? Redzi, tas ir tas, kas varbūt nav tik forši, ka tas ir tiešām tāds piespiedu mehānisms, bet savādāk jau ar to nevar cīnīties, jādabū jau kāds, kas dienā. Pirms kādu laiku izskanēja, bet tas arī baigi ātri norimās sabiedrībā, kad radās kaut kādas domas par to, vai sievietēm vajadzētu tādu pašu obligāto dienestu kā vīriešiem. Jo 21. gadsimts, sieviešu tiesības, visi vienlīdzīgi, kā es domāju. Bīstama līnija, kurai kontroversāls temats. Ļoti, jā, bet šis, es vēlreiz atgādinu, ir tikai mūsu viedoklis, neņemiet neviens ļaunā. Mēs nekādā ziņā nenostājāmies vienā pusē. Es izvēlēšos atturēties. Tu vari sākt, Rubens. Nē, es domāju, ka tas noderētu. Tas noteikti noderētu arī sievietēm, jo arī sievietēm pēc 12. klases ir daudzām, es domāju, tāds izšķiršanās punkts, ko darīt. Un, ja tu nezini, tad labāk vismaz tā gadu pavadi. Bet viņš jau var brīvprātīgi pieteikties. Var brīvprātīgi, bet... Domā pa obligāto, jā. Es domāju tieši pa obligāto, jā. Tas noteikti noderētu, jo tagad jau sen vairs nav tā, kā bija kādreiz, ka tur kaut kāda, nezinu, vecie tev tur, kas jau ir pirms tevīm dienē, tev tur kaut kā fiziski aizskara vai kā. Tur nav nekas tāds, es to godīgi varu pateikt. Bet, lai piedod man visas dāmas, bet es domāju, ka vajadzētu. Es nepiekritīšu. Man ir tāds, ja tiešām tu nezini, ko darīt, ja gribi to gadu, tad aizēja brīvprātīgi, bet savādāk, vai mēs tiešām gribētu, lai mūsu skaistās Latviju dāmas lien pa bedrēm piespiedu kārtā. Mēs negribētu, bet būtu jau labāk, ja gadījumā pienāk tā X stunda, ka viņas arī zina, kā rīkoties. Manuprāt, jo vairāk mēs izglītosim mūsu sabiedrību un vairāk mūsu sabiedrība būs gatava un spēs noteiktajās situācijās kopistiski rīkoties, būs mazāk haosa un visi būs vienotāki, visi zinās, kas jādara. No vienas puses tas ir labi, visi ir gatavi, nebūs tāda, būs panika, protams, bet daudz zinās, ko darīt, bet manuprāt, viņas vairāk ir kā atbalsta karavīri, būtu labi, tā kā mediķi, atbalsta, ne gluži frontē bāzt, bet atbalsta būtu. Mēs jau arī te nepieskaramies tā, ka tagad uzreiz karš pateikt, bet vienkārši miera apstākļos tas būtu labi informēt arī tad varbūt tam vajadzētu būt kaut kam viens maigākam, kaut kādas apmācības. Es domāju, ka tiešām nevis uz mežu vest uzreiz uz bāzēm, bet kaut kādas, pirmās palīdzības vismaz pamata apmācību viņām vajadzētu. Kaut kas vēl, tas var noderēt, un tas arī varētu dzīvē noderēt. Tā kā uz kaut ko tādu varbūt, varētu uzspiest, bet, tiešām tā kā obligātais dienas kā džekiem, es negribētu. Bet pagaidām džekiem jau tas arī nav, tas obligātais dienas ir tā kā izloze. Tur jau būtībā neiesauc tagad visiem, kuriem paliek 18, visiem tagad ienāk pavēsta un visi tagad dodās dienē. Tā jau nav. Jā, bet es domāju, ka ja būtu tāda pati izlozes sistēma meitenēm, tas noteikti
nekādīgi to nepasliktināt. Nu, jā, bet skaties, bet nav tik forši, kad tavu brīvību liek uz aparāta vismaz vai. Tad kaut kāds dators nosaka, vai tu tagad būsi uz brīvām kājām nākamo gadu. Tevi nesūt uz cietumu, Ērika. Jā, bet tur arī brīvība prātā, ka tev paliek 18, tu gaidi vienkārši citreiz, vai tevi izsauks, vai tevi neuzsauks. Tu tā kā... Man palika 18, es neko negaidu. Nu, ir cilvēki, kas sāks par to domāt vienkārši, un citreiz tā brīvība arī tiks tā ierobežot, jo tas prātā sajies varbūt. Viņi sāks stresot, nezinu. Nu, bet kā kuram, jā. Nu, es dāmas atstātu uz brīvām kājām. Ai, kas tam ielnīt? Šie ir mūsu viedokļi, kas. Mūsu viedokļi. Jā, un mums arī jūs varētu redzēt, nu, nevienmēr saskan, bet te jau ir tā vieta dialogam. Ļoti stipri manu tēmu aiziet prom no aizsardzības dienesta, bet tāpat atstājot to starp latviešiem un krieviem, kā jūs domājat, tikko arī jauniešu saimā izskanēja viedoklis, kad vai vajag Latvijā par nodokļu maksātāju naudu uzturēt informatīvos mēdījus krievu valodā? Nu, es pateikšu, ka it kā jau nav nekā slikti, jo skaties, mēs paši apzināmies faktu, ka ir daudz krievu valodīgo. Tā kā nevis krievu, bet krievu valodīgo Latvijā. Un tas būtu forši, tas ir mūsu interesēs, lai mēs viņiem sniegtu kvalitatīvu saturu, kas nav ar propagandas otiņu pārbraukts pāri. Un ja viņiem tagad mēs nogriežam to, tiem medijiem nav finansējuma, viņi izputēs, vai arī tas saturs atkal paliks nekvalitatīvs. Un kur viņi slēgsies? Viņi zvanīs Ojāram no vecumniekiem, lai viņam uzstāda antenu, kas ķers Rasija 24 un Kiseļovs stāstīs par to, kā mums staķis staigā pa skapi un tā tālāk. Vai mēs tiešām to gribam? Kaut ko arī nesen tie krievu, kaut ko dzirdēju par to 9. maiju, uzreiz nāk tuvāk, kaut ko mēģināja izplatīt, kaut kādu misinformāciju. Tie speciālie aģenti visi. Tā kā, es uzskatu, ka vajag noteiktā mērā būt, lai tie krievalodīgie tiek informēti. Bet, tas arī citreiz varbūt viņi domā, viņiem ir tas krievu valodā, un viņiem nevajag arī mācīties to latviešu valodu. Un citreiz tu ej uz ielām, nezinu, ieej veikalā, un kasieri vai cilvēks uz ielas tev tikai krieviski kaut ko var pateikt. Tāpēc jau ir kaut kādas, ir jau struktūras, kas čeko uz to valsts valodu zināšanu darba vietās. Tas jau ir forši, un tur nav nekā briesmīgi. Reku tie paši propagandisti un arī nepropagandisti, arī kādas vairāk tēmētas uz opozīciju partijas Latvijā ļoti spekulē ar to, ka reku esošā valdība šausmīgi apspiež krievus, izsūtīs tagad visus pēc kārtas. Tas ir normāli, ja tu entos gadus dzīvojot Latvijā, iemācies valsts valodu. Tam vajadzētu būt standartam. Tā ir vienkārši cieņa pret valsti. Ja tev neapmierina, ja tev ir tik pretīgi tā latviešu valoda, tu gribi šeit dzirdēt krievu valodu visur. Skaties, ja es gribu dzirdēt visur sev apkārt itāļu valodu, es to nepieprasīšu no šejienes. Es braukšu uz Itāliju. Tieši tā. Nevajag tev gaidīt, kad cilvēki tev apkārt speciāli tevis dēļ mainīs un visi runās krieviski. Tieši tas, kas ir šeit. Tā, mums bija nosēdusies kamera, bet mēs esam atpakaļ. Vēl bija par to izsūtīšanu, neizsūtīšanu. Tur jau arī šausmīgi šaurs tas cilvēku loks, kas iekrita tajā valsts valodas pārbaudēs.
Kas ir zem tiem gadiem. Nu, jā, tur jau neatceros no cik, tur jau nav jākārtot visām tām omītēm, kam tas ir grūti un tā tālāk. Bet man šķiet, ka arī tās omītes varētu to visu izdarīt, jo tie testi ir super primitīvi. Nu, viņas jau cik ilgi dzīvo valstī. Viņām no visiem vajadzētu vislabāk zināt. Kā savs Latvijas himnu un es nezinu, esošais prezidents. Vairāk par latviešu valodu kā valodu, ko mēs mācāmies skolā. Bet tas mans jautājums bija, vai tiem mēdījiem vajag būt par nodokļu maksātāju naudu, vai pietiek ar to, ka mēs to varētu atstāt kā privātie mēdīji, kad, ir kaut kāda žurnālistu grupa, kas izveido savu neatkarīgo mēdīju, krievu valodā, bet viņam nav nekāds nedotējums no valsts. Nu labi, bet pagaidi, kas par to piķos? Un par to, labi, bet visticamāk, ja to taisa kāds privātais, tad viņam ir arī sava interese tajā. Tieši tā. Un ja tā interese sāks atšķirties no tiešām tās, nevis valsts interese, bet vienkārši tā kā godīgi saka, kā ir. Tad, kāda jēga, tā kā mēs atgrūžamies atkal pret to, kad tās ziņas nebūtu kvalitatīvas. Un es uzskatu, ka ļoti labi, kad finansējumu tā arī jāturpina darīt, lai visi mums ir pietiekami informēti. Jāskatās arī, cik liels ir tas finansējums. Labi, jūs saprotat privātais kā viens, bet ja tur savācās, tā kā, piemēram, uztaisa, mazākumu tautību mēdīju asociāciju kaut vai, un no turienes tā kā veido to mēdīju, tad, žurnālisti kopā savācas viss, kas to raksta. Tā nebūtu opcija. Joprojām par to, kādam ir jāpiķo, neviens nestrādās par brīvu. Arī jā. Kādam vajadzēs to finansēt. Un, ja tie nav nodokļi, kurš būs? Ja atkal tas būs uz kaut kāda entuziasma tikai balstīts un uz ļoti, ļoti maziem budžetiem, tad atkal aizies kāda jēga cilvēkam skatīties nekvalitatīvu bildīti un neinteresantu saturu. Ķīseļovam tur katru nedēļu ir bombīgi ēteri. Tas ir tas, ko es domāju. Ko tu domā? Es domāju, ka savā mērā vajag, lai tie krievalodie tiek informēti. Bet nevajag to pārmērīgi, pārāk daudz, lai viņi, kā lai saka, lai ir motivācija mācīties valodu. Tieši tā, lai viņi nedependojās uz tās krievu valodas. Jo, ja būs viss pieejams krieviski, kādi jēga viņiem mācīties to latviešu valodu, tā, lai viņiem ir tā motivācija bišķiņ, bet, savā mērā vajag un arī, lai valsts, jo tie ir sabiedrības valsts mēdī, viņi kaut ko arī kontrolē, ko tur saka, jo tur nevar teikt pilnīgi, ko tu gribi tur. Principā, jā. Super. Varam doties tālāk. Runājot par valodu, jums nešķiet, ka mēs tagad jaunieši, būtībā vairāk jaunieši, braucam atkal otrā grāvī, ka kādreiz bija ļoti daudz krievicismu valodā un ļoti daudz valodas sastāvēja no krievu vārdiem. Mēs tagad braucam otrā grāvī, kad pārāk uz tiem rietumiem un anglicismi mums sāk rasties. Tu tikko pats arī izmantoja anglicismu. Mums nešķiet, ka mēs par daudz izmantojam šos anglicismus savā ikdienā. Ir par daudz, bet tā jau nekur nevar paslēpties. Tieši tā, to viss ir sejā, viss daudz pasaules valoda, principā, ir angļu valoda. Tāpēc... Arī pamats saturu mēs patērējam angļu valodā. Bišķiņ savādāk nekā tā krievu valoda. Krievu valoda, krievicismi jau arī nav nekur palikuši. Ir tie lamu vārdi. Nevis palikuši, bet aizgājuši projām. Tas pats ķipa. Ļoti labs vārds. Protams, tas ir sastāvdaļa mūsu. Bet tad varbūt, ja mēs izmantojam tik daudz anglicismus un tu teici, ka pamata informāciju uztveram angliski, tad varbūt... varbūt ne pamat, bet tā kā daudz. Tad varbūt izveidojam Latvijā arī mēdīju, kas būs angļu valodā. Ir jau, manuprāt, šitais LSM lielākoties tulko visu angliski. Manuprāt, tulko, jā, bet varētu būt atsevišķi, tā kā ir Delfi vai Apollo, bet tikai, angliski, piemēram. Tulkoties. Tagad visu kopēs un metīs tulkoties. Es nezinu, cik ļoti no tā ir liela jēga. Jo angļi, nav tik daudz, kas runā angļu valodā un nerunā latviešu valodā Latvijā nekā tie paši krievalodīgie. Tāpēc, manuprāt, tik liela nepieciešamība pēc tā nav. Un lielākā daļa no tiem ārzemniekiem, ko es esmu
redzējis, nezinu, sociālos tīklos dzīvē, redzējis lielākā daļa no viņiem respektē to valodu, un viņi arī mācās. Viņi māca arī bieži vien daudz vairāk kaut ko pateikt nekā tās omītes, kuras te dzīvojuši 40, 60 gadus. Reku mums ir tas Jānis Bērziņš no TikToka. Jā, arī, tieši tā. Labi, lai arī mēs varam daudz runāt par to, ko viņš kopumā dara ar savu dzīvi, bet, visu cieņu. Tieši tā mācās. Kaut vai Felipe Gabriels. Vai Roberto Meloni, tas pats jau. Jā, Itālis tas pats. Jā. Gribēju dzirdēt latviešu, lai brauc uz Latviju. Jā. Bet jums nešķiet, ka mēs, visi tur tagad iet šīs sarunas arī Saeimā vai kur, Krievi to aizbildina ar mazākumu tautībām, bet jums nešķiet, ka mēs esam aizmirsuši pārējās mazākumu tautības, kas mums ir Latvijā tie paši, nezinu, poļi vai igauņi, nezinu, kas mums arī ir sastāvdaļa no tām mazākumu tautībām. Pat tiem mēdījiem vēl runā? Vai? Vienkārši, kad viņi tiek aizmirsti vairāk. Viņi varbūt nav tik radikāli. Kā kaut kādi krieviski runājoši. Krievalodīgi es neuzskatītu pa baigi mazākumu tautību. Viņi ir ļoti daudz tiešām. Bet tā ir mazākuma tautība. Tehniski Latvijā, jā, bet viņi ļoti daudz ir, jā. Daudz vairāk nekā to pašu poļu, bet viņi daudz vairāk runā par to, ka mēs apskaužam viņu tiesības vēl kaut ko. Viens saka, neapskaužam. Tas kaut ko paši izdomājuši. Jā, es domāju, ka viss ir kārtībā ar tiem. Protams, ka mēs dzīvojam brīvā valstī, runā, ko grib, saprāt robežās. Neviens jau tam neko baigi neteiks. Tieši tā. Brīvā valstī dzīvojam. Jā. Eiropā! Ko, Džeki, esam baigi novērsušies no tā mūsu plāna, bet labi parunājuši un noslēgumā Hoķi skatījāties? Neskatījos, diemžēl. Es redzēju, ka tu biji klātienē. Es biju klātienē. Kas tur bija vispār? Tā bija draudzības pārbaudas spēle kaut kāda. Jā, tur bija pirmā spēle, ne? Pirmās divas bija Austrijā. Šitā bija trešā, jā. Es domāju, pat Somija. Pirmās divas bija Austrijā, pirmā bija Rīgā. Tad bija divas Rīgā, jā. Okay. Es biju uz to pirmo, kur uzvarējām un otrajā sanāca. Ko mēs sakapājam? Mēs sakapājām divreiz Austriju, vienreiz Somiju, vienreiz Zāģis Somijai. Super. Malači. Kad čempions? Māja beigās kaut kad. Tieši uz pašvaldības vēlēšanām. Ne beigās, bet sākumā. Šleseriņš varēs dalīt biļetes pie arēnas. Bet ne jau Latvijā būs. Kur būs vispār? Būs viena grupa būs Stokholmā, otra būs Dānijā. Stokholma jau vispār varētu aizmaukt. Prāmīts iet? Tas jau nekas kā eksāmeni. Bija pagājuši gadu. Ko eksāmeni? Eksāmeni. Pagaidīs. Izstāsts, ka šī saruna jau tuvojas nobeigumā. Paldies. Jā, paldies, cienījamie skatītāji, ka bijāt kopā ar mums. Mēs brīnišķīgi parunājām. Un neaizmirstiet to, ka šis ir tikai mūsu viedoklis. Jā, teikšu, kungi, jums paldies par sarunu. Paldies. Līdz nākamajām reizēm. Līdz nākamajai reizei. Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji. Mēs esam atpakaļ Eiropas frekvencē otrajā epizodē, jo šoreiz Eiropas Savienības frekvencē. ES frekvence. Ļāviens, tas ne... Šitā mēs laikam katojam, ne? Ļāviens var teikt? Jā! Skatījums uz šo visu. Es jums jautāju. Pagaidīs. Par to biļešu dalīšanu. Pašvaldību vēlēšanas katru gadu ir, jā? Kādai NATO dalību valstī. Tā, stop! To beidzās tāds. Jānis, tev var pateikt intro. Ja viņš bija pat, bet to es pa vidu. Tu pa vidu. Mēs apmainies vietās nākamajā klipā. Apmainīsies. Esiet sveicināti, cienījamie. Es tevi skatījos. No PVS un tad vienkārši pārēc. Rēnīgs prosta no malas. Rēnīgs sēri mēs atradām. Šodien mēs esam noķēruši vēri. Nenoķēruši. Mūsu nākamie upuri.